Tā es iedomājos, guļu labajos Cernikavas kapos, sausās smiltiņās, un gājputnu ceļš iet man taisni pāri. Jau vairāk nekā 30 gadus tautas dzejnieks saukts arī par tautas sirdsapziņu atdusis Siguļu kapu Kalniņā, un gandrīz tikpat ilgi tiek meklētas iespējas izveidot arhitekts Ingūnas Ribenes jau 1984. gadā izlūdoto piemiņas ansambļa projektu. To ideju es centos noformulēt ļoti īsi, tāpat kā zāle, laicīga, iznīcīga, bet tomēr mūžīga, uzspridzina asfaltu, uzspridzina granītu. Tāpat arī vārds, dzīvs patiesas vārds visos laikos, uzspridzina, sagrauj laika melus un liekulību. Pagājušajā gadā darbu pie pieminekļa sāk telnieks Gļebs Pantaļejevs. Viņi ir absolūti identiski tiem, kas ir modelī. Ja? Un vienkārši pārnesot pa punktiem, pēc tam tā virsma tiks noslīpēta. Ja? Patreiz viņi ir tāda rupja kaluma, rupja griezuma. Ja? Un tagad Guntis tieši ķeries pie acīm. Ja? Viņš te graužās tagad dziļumā. Ja? Te auss sāk parādīties arī. Ja? Tā ir tāda rupjā stadija. Ja? Un tad pēc tam sāksies jau tāda detalizācija smalkāka. Aprīļa nogalē apmēram 4 tonnas smagais granīta piemineklis, kur veidojas telnieks Gļebs Pantaļejevs, bet granītā izkalas Guntis Pandars, sadalīts 9 fragmentos, sāka ceļu uz Cernikavu. Dzejnieku paši izvēlētā atduses vieta bija īsts pārbaudījums būvniekiem, tomēr pēc apmēram 4 stundām smagie granīta gabali bija nogādāti savā īstajā vietā. Tad, principā, jūsu misija ir beigusies ar to, ka šie 9 gabali ir dabūti šeit augšā, 100 metru virs zemes. Nekādā gadījumā. Mēs organizējam visus darbus un galu galā ir uzkopšanas darbi. Tā kā mūsu misija nav beigusies. To tev, to garumu nepieņēma. Mums ir tāda sagatavošanās darbi, jo šobrīd šeit detaļas ir tikai savietotas uz paaugstinājumu, uz kura viņi atradīsies piemineklis. Un mums ir jāpārliecinās viņu atrašanās vieta, jāpārmēra. Ja. Vīrs smeja, ka tikpat cik grūti skolas laikos šķitus Ojāra vāciešu dzeja ir arī darbošanās ar granīta detaļām, kuras ir nevien smagas, bet arī trauslas. Turklāt nepamet sajūta, ka dzejnieks rūpīgi novērtē, kā tiek iekārtot viņa mājvieta. Dzīvē ir tā, ka es domāju, ka katra izgatavota detaļa ir domāta kaut kam, ja? Un tu nevari nedomāt par to. Kaut kur jau kaut kādā brīdī tā nav, ka tas ir vienkārši skrāmējam kantētas detaļas. Atšķirībā no akmeņkaļiem, kuriem ir bagātīga pieredze šādos darbos, būvniekiem dalība šajā projektā ir bijis jauns izaicinājums. Tā ir pirmā reize, un šis projekts ir vairāk vēsturei savam priekam, tas tāds gara darbs, tas nav bizness. Plānots, ka piemiņas ansambļi, kur pamatā ir Ojāra vāciešu dzejoļu krājuma Zibenes pareizrakstība poētika, uzstādīšana tiks pabeigta 2 mēnešos. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Didis Pučs, TV Spektrs.